Šis ir 5. Un šodien geto viesis ir, kā mēs to visu labi varam redzēt, Kristaps Kalniņš, viņš ir Dzintara apļa 2014, viens no atbildīgajiem cilvēkiem, vai man ir taisnība? Tieši tā, pareizi. Čau, Kristap. Čau, Magnus. Kā Dzintara apli, agrāk tas bija Dzintara Volga, tagad tas ir Dzintara aplis. Jā, tas seriāls diezgan labi tā paudzies, ne tikai no, kad Volgas brauc, bet tagad jau mēs arī esam palikuši ar vēsturiskajām formulām, arī ar vaz mašīnām, ko visi vēl joprojām sauc par žiguļiem. Arī manā paudzē sauc tos par žiguļiem. Un tā kā tās ir vēsturisko automobīļu sacensības, tā ir tādas lielas izaugušas. Pastāsti, kas vispār, kur ir tā būtība un tā esence Dzintara aplim? Kāpēc tāds ir cēlies un kāpēc tas joprojām notiek? Varētu teikt, ka tā būtība jau bija gadus atpakaļ, kad biķenieku trasa bija tādā centrālā vieta, kur notiek viss autosports, un tajā laikā tās mašīnas tiešām bija šie te Vazi un Volgas. Un tad pēdējos 4 gadus tā ideja ir tā kā atjaunota un tiešām tā kā vēsturisko automobīļu seriāls. Un tad piedalās mums tie, kā jau minēju, vēsturiskās formulas, kuras dažkārt var arī redzēt muzejā, bet viņas joprojām ir braucams. Tā arī jau skaisti sabūvēts un aplīmēts un tiešām kvalitatīvi samontēts gan Volgas, gan žiguļu mašīnas. Un cik posmos šis te pasākums notiek? Šajā sezonā tie ir 7 posmi, 4 no tiem ir paredzēti biķerniekos, tepadās mūsu pilsētas trasē, un 3 no tiem ir ārpus Latvijas, tā būs Pērnava. Bet tie ir šī gada plāni. Ir pat plāni nākamajā gadā iespējams papildināt to ar posmu Sanktpēterburgā. Tad tur gan būs pieprasījums, man šķiet. Tur jau, man liekas, žiguļi pilns tā vieta. Tur visu laiku braukājās apkārt. Kādās klasēs un cik dalībnieku piedalīsies Dzintara apļa 4. posmā tieši? Tas šķiet būs tas, kas būs vistuvākais tagad, vai ne? Jā, tas būs mūsu 4. posms, un mums būs 4 klases, kurās viena klase ir Volgas klase, kur brauc tiešām lielās Volgas mašīnas, kurā kopumā ir ap 25 Volgas braucējiem. Tad pieļauju, ka tā arī varētu būt ap 20 braucējiem, kurš vēl paspējis kārtīgi atremontēt savu mašīnu vai sagatavot sacensībām. Kā arī mums ir Vaz klase, tas ir tie žiguļi, kuri brauc 2 klasēs, jo viņiem ir dažādi motori, un tad arī viņas tiek dalīts, bet kopumā viņi arī ir uz 20 braucējiem. Un kā jaunums šoreiz šajā posmā mums pievienosies žiguļu kauss, kas ir varbūt augtā zināms kā Vastus vairāk, un tie arī būs aptuveni kā 20 braucēji, un viņi ir tādā kā standarta klase, kur ir pilnīgs standarts mašīnas, kas gandrīz brauc. Tikai nedaudz sagatavotāks priekš sacensību režīmu. Kādi priekšnosacījumi ir jāievēro dalībniekiem, kas viņiem ir jāizdara saviem automobīļiem, lai viņi varētu piedalīties šajās sacensībās? Protams, lai viņi varētu piedalīties sacensībās, ir pirmā lieta gribēšana, kad es gribu, un tad otrā ir jau pamatvajadzība ir tā automobīls, bet automobīlim jau arī ir konkrēti norādījumi, kā viņam jātiek tehniski sagatavotam priekš sacensībām, un arī gan tehniskas pārbaudas, gan normatīvi, un tur visi ļoti diezgan skaidri atstrādās gan sacensību nolikumos, un to visu var jebkurš entuziasts iepazīties, un kāpēc arī nepiedalīties. Kur to visu var izlasīt internetā, ja ir iespējams? Tieši LAF mājaslapā, kas Latvijas Automobiļu federācija, tur iespējams iepazīties. www.laf.lv, ja? Jā, tur ir arī par Dzintara apli, un kā arī par pašu Dzintara apļa kausu, tas ir mājaslapa dzintaraplis.lv. Pastāsti man, ar ko šis te 4. posms īpaši atšķirsies no 3. posma? Tas, kad šoreiz mums diemžēl nepiedalīsies formulas, jo viņām notiek arī atsevišķas sacensības citās ārzemju vietās. Bet mums pirmo reizi šoreiz biķenieku trasē šajā sezonā startēs arī šis te žiguļu kauss. Un tie ir vīri, kas brauc diezgan daudz, un arī tā teikt, standarta klasē ir ļoti atvērta un pieejama daudziem dalībniekiem, tāpēc arī šoreiz mēs paredzam, ka tie varētu būt ap 20 dalībniekiem, kas brauks no dažādām Latvijas vietām, lai piedalītos arī šajā te asfalta braucienā. Vai tu pats kādreiz esi sēdies pie stūres kādam šādam te automobīlim, žigulim vai Volgai? Tieši sportam sagatavotam vēl nav nācies, bet ikdienā? Ikdienā ir gadījies, žiguls. Tas bijis gan vecā tēta, gan arī nesenā pagātnē es tikko to dabūju pamēģināt ar geto žigulīti. Man atmiņa par žiguli ir baigi labā. Vectētiņam arī bija žiguls. 3. man liekas. Neatceros tur. 3. vai 7. Kaut kā tā tur viņi skaities. Ar apaļām lampām vai kantenām? Ar apaļām lampām.
bet laikam viens no vecajiem. Jā, nu lūk, un ko es izdarīju? Mazs puika būdams, iesēdos iekšā un gribēju pasīties, ko spoguls rāda tas, kas ir atpakaļ skats spoguls. Un es viņam tā pieķēros, ka viņš man palika rokās. Un tāda man pieredze ar žiguļiem. Un tad tu muki, lai nenotāk vecātēva rokās, ja? Oi, nu, tad bija pīrāk, bet es tagad tā, visi bija dusmīgi man šķiet, bet es kā vien nedabūju, tāpēc man ļoti paveicās, man mīļš vectētiņš, viņš nebija baigais ļaundars tādā ziņā. Vai tie žiguļi būs nokrāsot īpašās krāsās, vai viņiem būs numuri virsū, vai viņi būs vienkārši tādi tā kā vienkārši no ielas? Nu, protams, viņi būs, kā jau katrs braucējs cenšas sevi identificēt tajā trasē. Viņiem ir starta numuri, arī kāds izvēlējies savu skaistāko krāsojumu, gan arī atbalstītāju sponsoru uzlīmes. Tā kā mašīnas tiešām ir izskatās pēc sacīkšu automobīļiem un īsti tādi vienkārši ielas iebraucēji, tur nebūs tajā trasē. Speciāli sagatavot un viss kārtībā. Pēc Carnival Youth un Seasons paturpināsim ar Kristapu Kalniņu aprunāties par dzintara apli, kurš notiks Biķerniekos. Kāda notiks? Šajā sestdienā. Šo sestdienu, 5. jūlijā, vai ne? Cikos? Sākums mums ir paredzēts 12. pirmais starts. Kā mani tēvs paspēja izlabot, viņš man atsūtīja izziņu, un pēc tam paspēja piezinīt, ka tas man vectētiņu žiguls bija VAZ 2103, 78. gada izlaidums ar oriģinālu 3. motoru. Es esmu bijis baigi labais laikam tajā laikā. Jā, atceros to žiguli. Pastāsti sīkāk par iedalījumu tieši šajā žiguļu kausā. Kā būs, tu teici, ka žiguļi startēs 2 grupās? Jā, mums ir sadalīta tā kā viena, kas ir bāzes klase. Tur viņi arī dalās pēc motoru tilpumiem. Tur ir gan 1,3 litru tilpums un arī 1,6, kas ir savā ziņā nedaudz ātrāki, un tāpēc viņi arī tiekās atsevišķā klasē. Tā kā tas ir zem bāzes klases braucējiem. Bet viņi, protams, visi brauks kopā, lai tiešām piepildītu to trasi ar skatām gonku. Un otri atkal ir tieši šis te žiguļkaus, kas ir, viņi arī paši sevi dala 2 klasēs, kas ir standarta klase, kas ir pilnīgs standarts, brauc ar 68 vai cik tur 70 rikspēki, kas jau ir pašai mašīnai, un otra arī tāda brīvā klase, kas tev atļauj jau daudz labākus, vairāk uzlabojums, piemēram, pat dzinēju maiņu. Es pieļauju, ka šajā sacensībās mums brauks viens žigulītis, kurām ir motors pārcelts no Subaru automašīnas. No Subaru ieliks žigulī un viss notiek, viss spridzina trasi un aiziet tikai. Tieši tā. Žiguļiem pakaļspiedziņi? Man šķiet, ka jā, vēl joprojām bija. To es tikko atcerējos, jā. Vai ir kaut par programmu, vai tu man var pastāstīt, kā notiks vispār šis te pasākums? Kas ir paredzēts? Kādas aktivitātes skatītājiem ir piedāvājumā? Skatītājiem, jā, primārs, protams, uzsvars ir uz šo te sacensību, kas notiksies, un tas viss ir sestdienā sāksies no 12. ir pirmais starts, tātad sacensība atklāšana būs nedaudz pirms 12. Un tajā mums būs goda aplis no antīko automobīļu kluba, kas parādīs savus antīkos automobīļus pa visā trases garumā izbrauks cauri. Un kā arī, protams, mēs esam sagatavojuši mūsu mazajiem draugiem, varētu teikt, LGK piepūšamās atrakcijas. Varēs izlākāties, iztrakoties? Jā, vecāki nāciet ar saviem bērniem, tas ir tiešām ģimenes pasākums, un arī ar saviem vecvecākiem, jo pensionāriem ir bezmaksas ieeja šo pasākumu. Un pensionāriem nav jāmaksā. Un cik vispār ir ieeja šim te pasākumam paredzēta? Ieejas maksa ir 3 eiro. 3 eiro nav tik traki? Es domāju, gan. Galīgi nav tik traki vispār. Pilnīgi pieejami. Un šajā dienā mums būs 2 braucieni. Viens būs iebraucieni, viens būs 12. kur brauks visas 3 klases pēc kārtas secīgi, gan žiguļi, gan volgas, gan žiguļu kaus. Un pēc tam otrs iebrauciens arī tas būs 2:00. Bet pēc tā sākos viena tāda interesanta, pavisam jauna lieta, kas būs tikai šajā posmā. Tas ir noticis tiešām ar geto atbalstu. Mums ir tāda vēlme uztaisīt superfinālu. Un tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka tiks dot iespēja 10 ātrākajiem no katras klases stāties visiem kopā uz starta līnijas pēc viņu apļu laikiem, pēc ātrākā apļu laika, bet tas viss tiks apgriezts otrādā secībā. Lēnākie priekšā, ātrākais aizmugurē. Un tad redzēsim tiešām, kurš ir gatavs izcīnīties līdz priekšai. Un tas viss, jā, tas mums ir arī tiešām ar geto atbalstu, un tam visam kopā pamats būs 1000 eiro balvu fonds. Aha, turpat šitā viss notiekās. Ļoti interesanti, un cik aptuveni ilgs būs šis te pasākums?
Ja sākam īsti pirms 12, tad 12, tad apbalvošana paredzēta 5:00. 5 pēcpusdienā tas, un pēc tam kaut kur afterpartijas kaut kāds ir paredzēts, nav paredzēts? Nav īsti paredzēts, ja vien tu negribi mājās braukt cepsala gaļu, kamēr vēl gaiši šķādēji. Es ap citu laikapstākļus soli diezgan labus. Jā, tā ir lieta, kas īstenībā būs savādāk nekā iepriekšējā posmā. Lietus. Bija vēs. Varēsim, bet šoreiz mēs ņemam siltu laiku, mēs ņemam daudz braucējus un tiešām labi atpūšamies. Pastāsti par šo te retro automobīļu klubu. Vai tev ir kāda informācija, kādas tad viņa automobīļus izvilks ārā no garāžām? Retro automobīļi, tas ir pārsvarā, viņiem arī ir dalīta tāda lieta kā padomju autosekcija, un tāpēc, ka šeit arī brauc daudz tieši uzsvars uz šīm vēsturiskajām Volgām un Žiguļiem, tad arī viņiem var gan sastāv daudz dažādu žigulīšu, kurus var arī redzēt, kad mana vecuma jaunieši ir tiešām iegādājušies, smuki uztaisījuši un vēl joprojām ņem dalību tādā antīku automobīļu klubā, kas ir sācies ļoti sen jau atpakaļ Padomju Savienībā. Un cik daudz biedru, vai tev ir informācija par to? To man gan nav tik daudz informācijas, bet tur ir, ja man būtu jānosaka, cik mums tur sastājās uz starta tajā goda aplī, tad tur vismaz ir kādas 50 mašīnas. Tas ir diezgan liels cipars, liels skaitlis. Kur notiks nākamais posms, vai tu man var pastāstīt? Nākamais posms būs nedaudz tālāk, tas vairs nebūs atkal Rīgā, bet tā jau būs Pērnava, jo 3 posmi šajā sezonā ir paredzēti, lai viņi norisinātos Pērnavas trasēs. Tā kā man šķiet, ka tas datums jābūs 20. jūlijas. Un kā ir, vai latviešu braucēji arī piedalīsies tur, vai tas Pērnavas posms ir tendēts tikai igauņiem vai arī latviešiem? Nē, tieši arī Dzintarā šie dalībnieki arī dosies uz turieni, lai piedalītos tajās sacensībās. Un no Igaunijas arī būs dalībnieki? Jā, mums arī igauņu braucēji brauc uz mūsu sacensībām dažkārt. Starp citu, jautājums par sestdienu, vai būs arī kādi ārzemnieki? Mums būs 2 ārzemnieki. Tie būs laikam šobrīd paredzēti Žiguļu kausā. Viņi ir diezgan sīvi braucēji. Tā kad viens no viņiem ir pat laikam šobrīd šī Žiguļu kausa kopētējuma līderis. Kur var noskaidrot par to, kurš ir līderis Žiguļu kausā? Kur ir jāskatās šī tabula un laika un viss pārējais? Lai par Dzintara apļa dalībniekiem uzzinātu iepriekšējos uzvarētājus, jāskatās mājaslapā dzintaraplis.lv. Un, ja atsevišķi par Žiguļu kausu jautāja, tad tas ir šie Rencāna autoklubs. Rencāna autoklubs, par to visu atbildi jāgooglē Žiguļu kauss, un tad tur viss atradīsies, viss saites. Jebkurā gadījumā, ja tu kādreiz kaut ko gribi uzzināt, uzprast Google tev pastāstīs, kas un kā notiekās. Krista, pastāst man par to parādu, par to autoparādu, kur varēs vērot un kas tur tiks parādīts galā. Mums īstenībā būs 2 autoparādes, vispār tā varētu teikt. Viena būs šie antīki automobīļi, kas uztaisīs savu skaisto godāpli pa biķerniekiem, bet nedaudz cilvēkiem tuvāks būs jau pieejams parādes brauciens piekdienas vakarā. Tas norisināsies no 15:08. Mēs ņemsim autokolonu un dosimies skaistā braucienā līdz pat Rīgas sirdī Doma laukumam. No kurienes jūs sāksiet braukt? No Biķernieka sporta trases. No Biķernieka uz Vecrīgu līdz Doma laukumam. Jā, dosimies pa Brīvības ielu. Vienīgais šķērslis mums nedaudz sagādā šis VF tilts, tāpēc mēs izgriezīsimies uz Dominas tiltu, jo tur ir bišķi smukāks un līdzenāks tas asfalts. Redz kā, šitāds tas ir. Skaisti, Klau. Cik tur piedalīsies braucēji? Mēs paredzam, ka viss, kas būs spējīgi piedalīties tajā un gribēs parādīt savu mašīnu cilvēkiem. Tas klausītājs, ja kādam tagad ir tāds automobīls, kuru ir vērts atrādīt? Tajā piedalīsies braucienā tikai tie, kas ir reģistrējušies sacensībām. Tie būs sacījuši auto. Jā. Bet tie, kas būs pašā Biķernieka trasē, tas būs antīka automobīļu klubs. Bet šeit uz Vecrīgu mēs brauksim ar sporta mašīnām. Tieši tāpēc man vajag to labu asfaltu, lai ar viņām visām atbrauktu. Super. Mēs varam vēlreiz iziet visam info cauri, lai mēs zinām, kur ir jāiet, kas ir jāredz, kas ir jādara un viss pārējais, kas ap to ir saistīts ar Dzintara apli. Jā, protams. Tātad piekdienā mēs varam nākt un skatīties šo parādes braucienu, kas sāksies 8:15 no Biķernieka trases un dosies daļā braucienā līdz pat Doma laukumam, kur braucēji uzkavēsies kādu brīdi un būs iespējams gan mašīnas tūmā apskatīt, parunāt ar braucējiem un saņemt informāciju par to, kas notiksies sestdienā šajā 5. jūlijā, kad sākās 12:00 pirmais brauciens, tātad īsi pirms tā būs atklāšana sacensībām. Un pirmais brauciens 12:00, ar visas klases startē, otrs brauciens notiksies 2:00. Arī visas klases brauc un pēc šim 2:00, 16:00 mēs sagaidām startu šim superfinālam, ko jūs minēju, kur notiksies 1000 eiro izcīņa. Un apbalvošana jau pietiekam pēcpusdienā, 5:00 vakarā. Vai pagājušajā posmā bija kāda auto avārija sacīkšu laikā?
tehniski ķibeles tās gan notika, bet es vajag teikt, tās bija avārijas. Sadursmes, domāju, ka vairāk. Sadursmes bija, var redzēt, jā, kad ir apskāpēti bumperi, spārni un tad jau kārtīgā sacīkstē bez tā iztikt nemaz nevar. Jā, protams, tur ir ātrums un tur ir viss cenšanās tikt pirmajam. Redz, kā Klau, par dzinteru apli tagad viss ir skaidrs, bet tu kā viens no geto cilvēkiem, tu man tā arī ierunājies, ka par to freestyle, par to battlu. Šokar Grīziņkalnā notiek tāds pasākums. Par to es esmu arī pirmdienās geto ziņās stāstījis, ka tu teici, ka tur tas viss notiek nedaudz citādāk nekā mums ir pierasts. Tas ir, tā kā Grīziņā šodien notiek arī liels pasākums, tur ļoti daudz cilvēku, kas spēlē basketbolu, un pa vidam tam ir paredzēts konkurss, vai kā to varētu nosaukt, brīvrunu battles, kad ir tieši dalībnieki, kas ir jau kaut kādā mērā sevi varbūt prezentējuši tajā jomā, ka viņi spēj tiešām dot tekstus ārā tā, kā nemetās. Un tad uzdevumi viņiem būs ļoti dažādi. Tev iedos tēmu, un tad skatīsies, kurš no viņiem labāks, un arī žūrija varēs noteikt to uzvarētāju. Tā kā tēmas tur ir pat dažādas, un tad ir jāskatās, kuram ir tas asākais prāts un lielākā mute, tā varētu teikt. Un zinot to, ka viens no mūsu kolēģiem, viens no vakar kvartāla džekiem, Mārtiņš Pavasaris, viņam ļoti patīk hip-hops, un viņš ļoti daudz stāsta par hip-hop un visu to, kas ir saistīts apkārt. Brīvrunu battles ir, burtiski tieši tas, kas ir vienkārši vajadzīgs tam visam pasākumam. Un ko Mārtiņš Pavasaris ir izdomājis, ka 8. jūlijā pie viņa uz vakar kvartāla atnāk šis te brīvrunu battle uzvarētājs no geto, no Grīziņkalna. Tātad 8. jūlijā, lai zina visa valsts, atgādinu vēlreiz pie Mārtiņa Pavasara, ieradīsies brīvrunu battle uzvarētājs, kur šokar noskaidros Grīziņkalnā. Šodien vakarā Grīziņā tiekamies. Tas laikam arī ir šodien, tā kā viss. Kristap, paldies, ka bija atnācis un pastāstīt par dzintera apli. Paldies, ka uzņēmāt, tad jau liekas, tiekamies trasē. Tiekamies trasē vai pie trases, vai boksos, vai doma laukumā, te parās ārā tev. Starp citu, tas būtu ekscelenti. Iznāc uz balkonu apskaties. Ja es tiktu uz tā balkona Līva, mēs tiekam uz tā balkonu vispār? Nav ne jausmas. Kam jāprasa? Noteikti. Dagilim, skaidrs. Uzzvani viņam. Piezvanīšu viņam, uzprasīšu pie viena, kad balīt, un starp citu par to balīt mēs jau izrunājāmies. Kas tad ir jādara? Galā jāsako Twitterī, jāsako draugos, jāsako Facebookā, jāsako Instagramā, un kopā mums visiem ir jāsasniedz 15,000 sakotāji mūsu sociālajos tīklos, un tad baļļuks būs. Tu klausies 5 LV.